Šodien mums saruna ar Latvijas šovu biznesa pionieri, Latvijas humora celmlauzi un pasākumu vadīšanas maestro. Studijā Baiva Sipaniece Gavara. Labs pasākuma vadītājs ļoti smalki jūt publiku. Es esmu bijusi arī tādos pasākumos, kur pasākuma vadītājs domā, ka tagad atšansēšu visu. Nevajag tā darīt. Ja es iešu konkrēti ar šo jūsu izdomāto opciju, es salauzīšu viņu noskaņu. Tā, bet nebija iekšā šitas. Un tad viņš iet un to aģentūru. Tā aģentūra, protams, to vadītāju. Cilvēkiem labi, viņi dejo. Viņiem ir viss super. Vienkārši ļoti jāmīl tie cilvēki, kas tajā zālē tajā brīdī ir. Sveiki, Baiva. Sveiki. Sveiki. Tu noteikti esi arī Latvijā viena no pieredzējušākajām pasākumu vadītājām. Es nevarēšu tā droši tev to apgalvot, tāpēc, ka man ļoti slikti ir ar skaitļiem. Es vispār nepievēršu uzmanību pagātnē. Un man nav tāda uzskaita, cik es esmu novadījis pasākums, un man pat arī nešķiet tas interesanti. Bet es zinu, ka pirms manis ir bijuši cilvēki, un viņi vēl joprojām vada, tā kā es noteikti neesmu pati pieredzes bagātākā. Un kā sākās tavs ceļš pasākumu vadīšanā? Tieši pasākumu vadīšanā. Manā dzīvē vispār visas lielās lietas sākās kaut kā nejauši. Tā ļoti, tā nespeciāli. Notika sekojoša lieta, kanāla regata bija noorganizēta, Runtuls Viktors to organizēja. Un bija paredzēts, ka viņu vadīs Jusī Pekonens, tāds tēls. Un Jusī Pekonens visnotaļ interesants puisis ir un tiešām ļoti savdabīgs un viss ir kārtībā, bet viņam ar disciplīnu kaut kā nav labi, klibo. Un viņš bija pazudis. Un ir kaut kāds dažas stundas pirms pasākuma, un Jusī Pekonens nav. Un Jusī Pekonens nav arī stundu pirms pasākuma, un Jusī Pekonens nav arī pusstundu pirms pasākuma. Mobīlo telefonu laiks, manuprāt, vēl nebija tik ļoti attīstīts, bet jebkurā gadījumā viņu meklēja rokās ļoti ar uguni un ūdeni pa visu Rīgu. Un Viktors bija ļoti uztraucies, jo kanāla regata ir tāds mega liels pasākums, kas prasa ļoti daudz darba, lai viņu norganizētu. Un pēkšņi viņš paliek bez vadītājiem. Un es nezinu, kā es tur gadījos viņam par rokai, vai es tur kaut ko filmēju. Jo es tur brīdi picā strādāju, noteikti, ka es filmēju, droši vien kaut kāds sižetu taisīju. Un viņš man teica, tev būs jānāk un jāvada. Es vēl tagad atceros to honorāru. Tas bija 100 lati, kas bija ļoti, tā priekš tiem laikiem tāds zolīts honorārs, un es tiešām visu dienu arī stāvēju un pieteicu un atteicu un komentēju un intervēju uz tās skatos tur kanāla malā. Tā es sāku vadīt tādus lielos, tādus organizētos, tādus vērienīgos pasākumus. Bet mēs jau nerunājam te par kaut kādiem skolas pasākumiem, vai par kaut kādām tādām ģimenes kaut kādām padarīšanām. Komerces projekts kā jā, tas bija mans tāds. Es ielecu Jusī Pekonena vietā, kurš nebija ieradies. Un tad lieki laikam ir jautāt par improvizācijas prasmēm, vai ne? Improvizācijas prasmes rūdās patiesībā, un viņas vēl joprojām tiek rūdītas. Īstenībā es, tad, kad vienreiz tiku ierauta improvizācijas teātru, tur tajā visā padarīšanā, meitenes man tur ierāva, es pirmkārt pateicu, ka es pirmo un pēdējo reizi to daru, tāpēc, ka man tas nepatīk, tāpēc, ka man nepatīk situācijas, kuras es nevaru kontrolēt. Bet šajā te sfērā cilvēki, kas strādā, viņiem ir nepārtraukti jāmāk iziet no situācijām, un ja tu gribi, tad tā ir improvizācijas māksla, kura nemitīgi tiek attīstīta, jeb trenēta. Un šis te pirmais, kur vajadzēja aizstāt, principā sagatavošanās laiks bija 0. Pareizi. Jā. Tev iedeva rokās scenāriju un uzskatos. Viktors arī ir ļoti, kā lai saka, viņš tāds
sakarīgs cilvēks, viņš nesēja paniku, viņš tā, tagad darīsim tā, es ļoti labi atceros, viņš saka, neuztraucies, tūlīt tā, šitā mēs darīsim tagad tā, nu, labi, sāksim ar to, ka es jau vadīju jau arī raidījumus televīzijā, ja sauksim, nu, to tā, ka tad jau man bija tā kaut kāda pieredze, nu, ar tiešraidēm arī, ja, un tas jau kaut kas ir kopīgs ar pasākumu vadīšanu, ja. Noteikti, jā. Un kurš gads tas bija, Regata? Tie ir 90. gadu beigas tās ir. Un kā ir pēc sajūtām gājis uz priekšu vispār pasākumu vadīšana, visa vide 90. noteikti bija nu, protams, budžeti atšķirās un atšķirās vērieni, bet ir dažādi. Nu, ir taču mazie budžeti, ja, ir lielie budžeti, ir ļoti sakarīgs budžets un ārkārtīgi veiksmīgi izvēlēta aģentūra, kas māk izlīst cauri visiem līkločiem un uztaisīt pa sakarīgām naudām ļoti, ļoti skaistu vērienīgu pasākumu. Kopš tā laika, varbūt es nevarētu teikt, ka kaut kas grandios ir mainījies, nu, varbūt kaut kāda tehnika ir mainīsies, bet, ja mēs atgriežamies vēl vienreiz pie kanāla Regats vispār bija brīnišķīgs pasākums. Man žēl, ka viņi nav, man liekas, ka vairāk nav. Jo tas bija tāds tā kā Red Bullam ir tie trakie braucamie, un viņi tur tešās te ūdeni iekšā. Un tos arī es esmu pāris bijusi klātajos pasākumos, vismaz, ja nevadījusi. Nu, tas bija jautrs. Tur ar pašdarinātiem braucamajiem pa kanālu brauc dažādi Rīgas uzņēmumi, un tad tur vietas dalījumi viss. Patiesībā nav jau liela māka uztaisīt par lielu naudu pasākumu, vai ne? Jā. Tas tāpat kā ar vīnu. Nav nekāda lielā mēsla nopirkt dārgu vīnu. Nopērkat labu, bet pa sakarīgu cenu. Tas pats arī pasākumiem ir īstenībā. Tā arī saka, jā, ja ļoti liels budžets, tad jau nav mākslas uztaisīt. Nē, var viņu arī nogrūst smiltīs, arī māksla ir arī viņu, nu, kā saka, iztērēt un jēgas nekādas. Tur arī vēl jāsaprot, ja man ir daudz naudas, tad jāmāk izvēlēties pareizie cilvēki, kas to naudu tev palīdzēs notērēt. Jā. Līdzīgi kā vienā kino, jā, kur bija... Tā, kas tas bija pa kino? Es mīlu jūs meitu, jā? Es mīlu jūs meitu, bija tāds kino, jā. Bija tāds kino, kurā, bet tur bija ļoti mazs budžets priekškāzām. Ļoti mazs. Un, nu, tas, teica, tā arī bija tā etīde, jā, nu, tas salūts var nebūt 5 minūtes, viņš būtu 3 minūtes. Jā, mēs visu optimizēsim. Jā, un tur jau, kā saka, tad tas budžets arī kaut kur aiziet. Aģentūra svētie mirkļi. Jā. Ko vajag to organizēt? Jā. Tieši tā. Un, nu jā, un tādā, pieņemsim, no 90. līdz, pieņemsim, mūsdienām, tādi svinīgi, varbūt uzņēmuma pasākumi ir, varbūt kaut kas tāds bijuši periodi, kas ir ļoti izteikti, pieņemsim, varbūt tur kādi tagad ir tiešām ļoti uzņēmumi cenšas būt atvērti, visi vienā līmenī, un 90. varbūt grib, jā, mēs esam vadība, jūs esat darbinieki, ir tas jūs izjusts? Es esmu to vairāk kārtīgi stāstīšu šo atgadījumu, jo kaut kādās dažādās tur konferencēs, bet es izstāstīšu, tad tas bija Latvijas dzelzceļš, bet tas bija sen, tā vadība ir nomainījusies. Latvijas dzelzceļām bija liela balle, un es viņu vadīju, un man izbrīnīja scenārijs. Man iedod scenāriju, un es skatos, ka man ļoti jāskaraida, visu laiku jāskaraida tā. No vienas zāles uz otru zāli, no vienas lokācijas uz otru, un tā visu laiku, un jāpiesaka, un visur, tad viena lokācija ir ārā, un tur ir tā kā zaļumbala, otra lokācija ir iekšā, tur ir smalkais gals, tur ir busulis un kas tik vēl ne, bet tajā smalkajā vietā, tur vēl viena smalka vieta ir augšā, tur sēž visa galvenā vadība, apakšā sēž vipi un ārā darbinieki, nu darba cilvēki. Un tad es jutos tā, ka tādā titānikā pa stāvjiem skrienot, un viss jautrāk, protams, bija tur, kur bija tie darba cilvēki. Tur bija apveceļš, tur bija lidot, tur bija desas, tur bija jautrība. Tur, kur bija smalkais gals busols un vispārējie, tur bija
Ļoti, ļoti smalki, viss ar atšautiem pirkstiņiem un viss ar tādām acīm uzbalbītām uz augšu, kur sēdēja paši galvenie vipi, pašām galvenajām vipām toreiz tur tam ļoti, ļoti nopietnas nepatikšanas bija. Ļoti viņš pēc tam cietumā bija. Un viņš to zināja, ka viņš neizpruks no cietuma un vispār kopš tā brīža viņam dzīve ļoti, ļoti mainījusies ir. Un tas sēdēja un visu laiku dzēra dārgus konjakus, vai viņš tur bija viens vai ko. Man tā sajūta vispār neizgāja no galvas ārā. Viņa joprojām ļoti dzīvi ir atmiņā. Es domāju, kādā es te piedalos absurdā. Pirmkārt, tas ir tāds izteikti austrumu puses tādas vērtības, tādas Krievija tur un tālāk uz austrumiem, tāda, ka mēs dzīvojam kastās. Patiesībā cilvēki, kas dzīvo jau ar Eiropas vērtībām, viņi nenodala darbinieks no priekšniecības. Tas ir ļoti slikts tonis. Dažādās telpās ar dažādiem ēdieniem, ar dažādiem bāriem taisīt. Ir bijušas vēl pāris kompānijas, bet šī bija tāda izteiktā. Bet es to droši stāstu, tāpēc, ka tur ir vadība jau ir nomainījusies un tas beidzās ar ļoti priekšvadības ar ļoti sliktu iznākumu, un, manuprāt, tur ir kaut kāda likumsakarība. Cilvēki kaut kādu pazaudēja, kaut kādu skaidro saprātu. Viņi sevi bija iecēluši kaut kādā pusdievu kārtā. Tas bija jocīgi, bet es tiešām skrēju, tā kā Titanikā visu laiku un tādā, izpūšu gaisu, tagad man jānoskaņojas, un tagad es eju iekšā zolīdējos, un tad, izpūšu gaisu, tagad skrien. Tur bija tā. Nebija tā, ka vēl jāpamaina, kā saka, runas veids, jā? Gandrīz vai. Uz jūs, jā. Jūs ekscelence. Gandrīz, jā. Jā, tā kā, jā. Mūsu aģentūra ir tā, ka mēs esam, gadus 14 par laimi, nekas tāds nav bijis mūsu. Nē, bet tas tādi pasākumi norūda ļoti labi, jo, kā teica Šekspīrs, teiksim tā, bad decisions makes the good memories, jeb slikti notikumi veido labas atmiņas. Jā, tieši tā. Un arī par sliktiem notikumiem ir varbūt kāds stāsts. Klausies, mīļo draudziņi, man ir vesela izrāde ar sliktiem notikumiem. Mēs pērkam biļetes. Nē, diemžēl jums būs jau jāskatās GO3 platformā, ja paldies Dievam, jo izrāde, kas saucās Vienreiz jau var, man pirmā stāvizrāde tika veidota tieši no šādiem pasākumiem. Jo tāpēc, ka manī tik daudz bija sakrājušies stāsti par šādiem kurioziem notikumiem, es viņus ļoti labprāt stāstīju draugiem un saviem radiniekiem un visiem, kas man pa ceļam gadījās. Šo mēs ieliksim linkā? Jā, starp citu var redzēt šo izrādi. GO3 platformā Vienreiz jau var. Es viņu sāku rādīt 20. gadā, tad sākās Covid, un tad es viņu izstiepu pa 3 gadiem. Tas bija ārpats. Tas bija tas trakais laiks, kad es ietrāpīju Covid laikā. Tad es nospēlēju 24 izrādes, sākās Covid, un tad pēc tam tās pārējās izrādes, jo man bija 80 izrādes pārdotas. Un man vajadzēja atspēlēt, kad visiem cilvēkiem, tad 3 gadu laikā es viņus tur atspēlēju dažādos veidos, un tās arī bija ļoti sarežģīti, tāpēc, ka Covid laikā, tie atkušņi bija dažādi, tad drīkstēja pulcēties, tad drīkstēja ar noteikumiem pulcēties, tad drīkstēja brīvdabā pulcēties, un tad drīkstēja tikai vakcinētie, un nevakcinētiem bija jānāk pa citām ejām, un viss, un tas arī ļoti norūdīja man. Ak, Dieviņ, tētīt, kādos apstākļos es tikai neuzstājos, bet ne par to ir šis stāsts. Bet īstenībā es esmu apkopojis visus savus kuriozākos stāstus šajā izrādē. Un jaunajā stāvizrādē? Vai tur ir arī kāds no šiem? Jaunā stāvizrāde patiesībā ir mazliet par citu tēmu, bet īstenībā par tādiem sliktiem notikumiem pasākumu laikā nav tur. Nē, tur ir pišķi par citu tādu kaut kādu prizmu, par kuru es nebiju pabūs izrunāt pirmajā izrādē. Pirmā stāvizrāde, kā saka, kā viss nesagāja, varbūt ir kāds foršs stāsts, kad reāli viss sagāja, gribējām labāk. Nē, gribējām, kā vienmēr sanāca labāk stāsts. Arī kāds ir? Zin, kā ir, vistrakākās, protams, ir kāzas. Jā, jo tāpēc, ka kāzās notiek daudz tādas lietas, kuras nevar paredzēt.
Un tas ir pilnīgi loģiski, tāpēc, ka ja korporatīvajā pasākumā sanāk vienas korporācijas cilvēki, viņi noskaņojās, ka viņi nāk uz darba pasākumu un viņiem ir jāuzvedās kā darba pasākumā, jo, ja gadījumā viņi, kā saka, ies ārpus rāmjiem, iespējams, ka nākamā dienā viņi vairs neatradīsies šajā darba vietā. Savukārt kāzās sanāk ļoti dažādi cilvēki kopā un tie dažādie cilvēki vēl savā starpā kaut kā ir miedarbojušies. Vai nu viņi ir radinieki, vai nu viņi ir topošie radinieki, varbūt viņi ir topošie radinieki, kur nemaz tādi negrib būt. Plus vēl tas ir ļoti emocionāls brīdis. Cilvēki ir ārkārtīgi emocionāli, viņi ir atvērtiem nervu galiem. Bieži cilvēki nekontrolē emocijas, viņi pat negrib tās kontrolēt, ja, un tā tālāk un tā joprojām. Tad tur ir man jāzina visā ģimenes pazemes akmeņā apakšā. Ja vien tur, teiksim, līgavas tēvs ar līgavas māti jau nedzīvo kopā, un viņi ir šķirti, viņi ļoti nesmuki šķīrušies, viņus nedrīkst sēdināt kopā, viņus pat nedrīkst sēdināt tā, ka viņi viens otru redz. Nu, tur ir ļoti daudz un dažādi aspekti, kas var šo pasākumu padarīt ļoti tādu sprādzienu bīstamu. Bet, kā es tev minēju, es to visu esmu apkopojusi izrādē. Un es nezinu, labi, es varu stāstīt vienu epizodu no izrādes, jo vistrākākā viena bija tāda reize, kad Gavaņa māma bija ieradusies uz kāzām, lai izjauktu kāzas. Un viņai tas arī izdevās patiesībā. Viņa visu darīja, lai šīs kāzas izjauktu, jo viņai ļoti nepatika dēla izvēle. Un es īstenībā to tā līdz galam nesapratu. Jo Līgava pirms tam man teica, ka es nedrīkst dot nekādā gadījumā Līgavaņa mammai vārdu. Un es vēl tajā brīdī nodomāju, tas gan ir dīvaini, kā tad, ja sieviete celsies savu vienīgā dēla kāzās un gribēs teikt runu, un es viņai teikšu, jūs, kundze, šeit neko neteiksiet. Nu, man tas likās ļoti dīvaini, es viņai teicu, ka to gan es viņai nevaru apsolīt, bet es viņai palūdzu, lai viņa mājās nokārto šo lietu, kaut kā. Es nezināju, kas tur būs pa iemesliem. Un tad, kad es atbraucu uz kāzām, tad jau viesi savā starpā jau sarunājās, un es līdz manīm atlidoja frāzes šausmas ārprāts, un izrādās, ka viņi baznīcā, tad, kad jau bija mācītājs, viņš salauzājis jauno pāri. Mācītājs bija vēlīgi atļāvis jaunajam pārim fotografēties uz tādu altāra kāpnītēm, aiz altāra. Tur parasti jau mācītāji ļoti strikti cen ārā no baznīcas, ejiet tur uz baznīcas, tur pie durvīm, tur ejiet un tā, kaut kur ejiet ārā, te ir svēta vieta, bet tas mācītājs tā kā man ļāva, un fotogrāfs bija uzkāpis augšā tur, kur ērģelnieks, un visus tur tā kā lika kopā vienā bildē. Un tad, kad visi bija salikti vienā bildē, tajā brīdī, kad tā kopbilde bija tā kā uzbūvēta, Līgavaņa mamma iznāca ārā, nostājās priekšā visu kāzinieku un pateica, ka parādīja ar pirkstu uz Līga un pateica ar šo es vienā bildē nefotografēšos. Ideāls sākums kāzām. Un tad viesi sabrauca, un tad man viens no viesiem šo epizodu izstāstīja, un es sapratu, ka šis vakars būs ļoti interesants. Un tieši tā arī bija vīrmāte visu vakaru viņi to vien darīja, lai šo vakaru faktiski izjauktu. Un beigās viņai tas izdevās, un Līgava novilka mičošanas laikā savu tikko uzvilkto laulības gradzenu un novilka no pirksta, aizlidināja pa gaisu un aizgāja projām Rīgas virzienā. Tas vispār ir ļoti skarbs mirklis. Tā man ir viena no tādām trakākām pieredzēm, bet es braucu mājās un vedu fotogrāfu arī. Un es visu ceļu tāpat ar sevi sarunājos skaļi, bet es fotogrāfus dzirdēju, es domāju, ko es varēju darīt savādāk. Un fotogrāfs man mierinot teica, mīļo meitiņu, man ir tik daudz gadi, man ir tik liela pieredze. Tici man, šitas nav pats briesmīgākais pasākums, kādā tu būsi bijusi. Un viņam bija taisnība, bija vēl pāris kāzas un pāris epizodes, kuras man pārsteidzošā kārtā atgādināja filmu Es mīlu jūsu meitu,
epizodes. Un man arī tie, kas būs redzējuši šo stāvizrādi, bet, ja tu neesi redzējis, tad noskaties, varbūt, ja tev interesi būs. Tiešām liekas, ka šī filma mani vajā, jo viena pēc otras šīs filmas epizodes atkārtojās dzīvē. Un ja filmā viņas vēl ir tādas, vēl tādas maigas, tādas salīdzinoši, tad dzīvē viņas ir pa īstām un skarbas. Un tieši šī kāzu pieredze man ir norodījusi tā, ka man liekas, ka ļoti, ļoti, ļoti jāpacenšās, lai man izsistu no līdzsvara. Jā, kāzas ir noteikti tāds ļoti intīms un arī diezgan ilgs process. Parasti jau cik ilgi sāc strādāt ar, pieņemsim, jauno pāri pie kāzu? Jā, kāzas ir ļoti tāds darbietilpīgs process, tāpēc, ka tu jau nevari ierasties tā. Un uzreiz tā, kur mums te jaunie, kā jūs sauc, aiziet, ja? Tu, protams, ka tev ir jātiekās vairākas reizes, tev jāsaprot, kas viņi tādi, ko viņi grib, ko viņi negrib, kā viņi vispār savā starpā miedarbojās un vispār, kas tie būs par cilvēkiem, kas būs aicinātie, vai viņi ir cilvēki vajadzīgie, vai viņi ir cilvēki draugi, vai viņi ir radi. Un es ļoti bieži arī pirms kāzām esmu jūtus, ka es jau sāku sniegt tādus psihologu pakalpojumus, kurus patiesībā man neviens nav tā uzticējis tā darīt, jo man nav tāda diploma, bet man pieredze liek man tiem cilvēkiem tā kā aizdomāties mazliet tā kā tālāk. Ja? Tā kā kāza, tas ir īpaši pasākums. Un agri vai vēlu, tic vai ne, pasākumu vadītāji sāk ratīties vaļā no kāzas vadīšanas, jo tas nenormāli daudz spēku paņem. Un es esmu arī runājusi ar fotogrāfiem daudziem un arī ar meitenēm, kas veido līgavas tēlu. Agri vai vēlu, visi saka, ne, tikai vairāk kāzas, ne, man pietiek. Jā, par kāzām tas ir tā dzirdēts un, pieņemsim, ir svinīgie korporatīvie, kas jums varbūt personīgi mīļākie formāti pasākumi? Ko vadīt? Tā kā zivsūdeni. Nav tā. Nav tāda mīļākie formāti, tāpēc, ka viss ir atkarīgs no daudz un dažādām tur detaļām. Man patīk, ka man piemēram, ar aģentūru, kas organizē, ir izveidojās kaut kāda ļoti forša sinerģija, ka viņi dara savu darbu, un es zinu, ko es varu izdarīt. Un ka man neliek darīt aģentūras darbu, un kad aģentūra nejaucās manā darbā. Viņi man dod skaidru uzdevumu, un es ar šo uzdevumu tad eju un tieku galā. Bet ir taču ļoti daudz uzņēmumi, kuri nevar atļauties aģentūru. Ir ļoti daudz, un tie arī ir ļoti skaisti gadījumi. Ka tādi mazi kolektīvi, ļoti bikli tev piezvana, un saka, ka viņiem ir sapnis, lai es novadu pasākumu, bet viņiem nav naudas, piemēram, tur kaut kādam smalkām izdarībām. Es saku, labi, man pašai pat īstenībā nepatīk salūti. Man liekas, tā ir tūkša naudas izšķērdēšana, bet tam ir iemesls, tāpēc, ka es dzīvoju Jūrmalā. Un Jūrmala ir tāda īpatnēja pilsēta, ja, tur dzīvo daudz turīgi cilvēki, un man nesaprotamos laikos viņi šauj salūtus. Pirmā ceturtdienas pēcpusdienā sākās salūts. Tik līdz satums kaut kāds salūts sācies, vai kādam ir izgājis pēkšņi vēders, vai kas tur ir, es nezinu. Es dzīvoju visu laiku pilsētā, kurā šauj salūtus. Vienās svinībās. Man liekas, ka tas ir tik nepareizi. Un tagad mūsdienās tehnoloģijas ir gājuši uz priekšu, un taču var kaut kāds lāzeršovs, un vispār var to naudu kaut kā skaistāk izlietot. Man vēl piedevām ir arī dzīvnieki mājās. Man ir 2 sunīši, kuri ārkārtīgi jūtīgi uztver šos salūtus. Un vispār dzīvnieki uztver ļoti jūtīgi salūtus. Man liekas, ka salūtiem ir jāliek krusts pāri, un tā ir vakardiena, manuprāt. Bet labi, tas ir manas domas. Un tad zvan tādi mazie uzņēmumi un saka, mums nav salūtam naudu, mums nav varbūt tur kaut kādiem ārkārtīgi smalkiem māksliniekiem naudu tur, lai mums atbraukt tur nodziedāt, vai ne, kaut pāris dziesmas, dons vai kaut kas tam līdzīgs. Bet mēs gribam jūs. Es saku, labi. Tas būs mans, teiksim, vakars, kurā es ieslēgšu programmu. Es, muzikanti un galdi. Tas ir tas formāts.
Un tas nenozīmē, ka es tur strādāju kaut kādā puskājā. Nē, nebūtu, nē. Patiesībā man ļoti patīk strādāt tā, ka es pēc tam beidzu pasākumu šādai, kārtīgi darbs padarīts. Man nepatīk pasākumi, kuros man ir sajūta, ka kaut kas nav līdz galam sanācis, varbūt, ka vajadzēja savādāk, varbūt vajadzēja. Bet tā jau ir kaut kāda lieta, kuru bieži vien tu nevari tā. Tu nevari paredzēt, un tā, kad tas noticies, tu nevari laika pagriezt apakaļ un kaut ko tur labot. Jā. Varbūt kā pasākumu vadītājs, pasākumu organizatoriem. Kas tavuprāt veiksmīgākā sadarbība, ieteikumi ar organizatoriem? Vai tas ir mazs uzņēmums, kurš piezana vai aģentūra? Kas ir tas precīzi scenārijs, daudz informācija? Tad, kad man piezana un saka, mums ir mazs budžets un ko lai mēs darām, es saku tā. Tagad nomierinamies, izelpojam, ieelpojam. Pirmkārt, mums ir vajadzīgi labi muzikanti. Tiešām. Muzikanti ir, ja labi, tad jau ir pusi no veiksmes. Ja ne vēl vairāk. Ja ir jēdzīgs vadītājs, kurš neuzbāžās nenormāli ar visādām savām rotaļām un nejūt situāciju, un dragā kaut kādu savu galvā iedomātu programmu, bet viņš jūt publiku, viņš jūt to situāciju. Tad tā jau ir milzīga laime. Un ja jums ir vēl daudz maz ciešams ēdiens. Ēdiens vispār pēdējā vietā. Man pilnīgi noteikti. Es patiesībā ballītais nemaz neēdu, jo tāpēc, ka ēdiens man padara smagnēju un mana enerģija aiziet šo ēdienu pārstrādājot. Tāpēc es vispār nekādās kāzās un nekādos pasākumos es vispār nepieskaros ēdienam. Es varbūt iedzeru kaut kādu pāris kokteļus, kā kurā reizītē. Ja man aicina uz pasākumu kā viesi, ja es tā kā neskaros klāt no ēdieniem, un tas ēdiens vispār nav svarīgs. Bet es zinu, ka daudziem atkal ir svarīgs, un tad ēdienam jābūt ir garšīgam, bet ne pārsmalkam. Es esmu bijusi pasākumā, kur ir bijuši ārkārtīgi smalki ēdieni. Tādi tik smalki, ka tie parastie cilvēki, viņi nespēja novērtēt. Viņi nespēja novērtēt kaut kādu dieviņu, kaut kādu Michelin klases ēdienu. Un viņi sēžās mašīnā, brauc uz Statoilu pēc desiņām, pēc maizītēm, lai varētu kārtīgi paēst. Ja? Ēdienam jābūt ir garšīgam un pietiekošā daudzumā. Dzērieniem jābūt kvalitatīviem, bet ne par brīvu. Jo tad, kad cilvēks saņem kaut ko par brīvu, viņš to nespēja novērtēt līdz galam, viņš viņu vienkārši gāž galvā iekšā, nemāk nokontrolēt, un tad tur sākās visādas nelaimes. Un vienkārši šīs trīs lietas, un, protams, arī kaut kāds zinām lomu spēlē arī noformējums. Ja? Un ja nav naudas kaut kādiem smalkiem dekoratoriem, vai teiksim, dizaineriem, kas to tavu telpu padara, tad vienkārši sanāk darba kolektīvs kopā un paši izdekorē kā māk. Tagad īstenībā sudzēties par ideju trūkumu ir pilnīgs grēks, jo ir Pinterests, ir īres, kur var noierēt lampiņas, ir īres, kur var noierēt eglītes, un pieliekiet pie darba visus savus darbiniekus, izdekorēt paši, tas būs vēl saliedēšanās pasākums un tā. Tā kā par tīri, kā saka, pieticīgu budžetu var uzrīkot superīgu balli. Jā. Jūs minējāt, ka tā grupa ir puse. Mums atkal kā organizatoriem vienmēr, pasākuma vadītājs jau ir reāli puse no izdevušās pasākumu. Nav taisnība īstenībā, mūzika ļoti svarīga. Pasākuma vadītājs var arī nebūt kaut kāds tāds, kas tur visu laiku šauj asprātības gaisā Nē, tas, protams, ir forši, bet ir pasākuma vadītājs vienkārši korekts cilvēks. Varbūt nav pats asākais nazis, kā saka, atvilgnē, bet ja viņš ir, ka viņš saprot situāciju, ja, nepārspīlē ar savu klātbūtni. Jo es esmu bijusi arī tādos pasākumos, kur pasākumu vadītājs ka tagad atšansēšu visu,
līdz pēdējai kapekam. Viņš neļauj cilvēkiem parunāt, viņš neļauj viņiem vispār. Un tad muzikanti ir dabūjuši tos cilvēkus kājās, un tie cilvēki ir sākuši dejot un sākuši jau brīvi justies, un tad atnāk pasākumu vadītājs, ķer visus aiz rokas, liek komandās, liek kaut kādus balonus plēst un kaut kādos maisos lekt, un tas viss ir, garām. Bet viņš nejūt to situāciju, nevajag tā darīt. Vienkārši es arī bieži vien, tā kā scenārijā mēģinu veikt korekcijas. Es saku, šeit pat labam tiem cilvēkiem neko nevajag. Viņi ļoti labi jūtās. Ja es iešu konkrēti ar šo jūsu izdomāto opciju, es salauzīšu viņu noskaņu. Jums to vajag? Ja jums vajag akurāt un jums bail no tā, ka jums nesamaksās atlikušo honorāru daļu par to, ka kaut kāds ļoti prasīgs pasūtītājs teiks, jā, bet nebija iekšā šitas. Tad labi es eju un tur daru to, kas jums tur ir ieplānots. Bet patiesībā labs pasākuma vadītājs ļoti smalki jūt publiku. Un viņš tikai uzliek akcentus vajadzīgajos brīžos. Tikai uzliek akcents. Nevis ir tāds party breakers, tāds kaut kāds visu laiku nāk ar kaut kādām savām rotaļām iekšā. Tas nav vajadzīgs. Bet ja viņš jūt, ka cilvēki ir pastīvi un tādi mazliet sasaistīti, tad viņam ir jāmāk tā publikā atraisīt un dabūt uz tā viļņa, kad viņi jūtās šajā vakarā ļoti pacilāti, brīvi, kā svētkos. To publikas jušanu, tu tā kā var uztrenēt, tas ar pieredzi. Jā. Es domāju, ka pirmkārt tā ir, jau manuprāt, arī tāda iedzimta lieta, tā ir bišķiņ klāt pie kaut kādām dotībām tev iekšā, bet viņu var uztrenēt. Ja tu esi gudrs cilvēks, tad visu, ko var uztrenēt. Jā, un tas ir tieši kā naglais gals arī tas, ka scenārijā kādreiz ir, tu redzi, tik forša ballīt visiem, nevajag lekt tagad, mēs zinām, te būs... Jā. Lūziens, kā saka, pasākumā scenārijā. Tas ir, pasāks tās foršas dzīves, kā saka, un arī, tas organizators ar to vadītāju, tad jūt to sinerģiju, ka viņi saka, ne, šitā ne. Tas tiešām, man liekas, man ir bijis tā, ka aģentūra ir tā pārbijusies no tā darba devēja, ka viņi saka, jā, mēs saprotam visu, bet, tur ir, un es zinu arī to hierarhiju, īpaši tas ir tādās korporācijās, kur ir tādi slāņi, ir cilvēki, un tad, es negribu nevienu saukt vārdā, nevienu negribu apvainot, bet, piemēram, ir tādas smalkas organizācijas, kurās ir, personāla daļa, un tad ir valde, un tad, viņi tur paši tās savas kastes ir uztaisījuši un spēlē tās savas lomas tur tajā visā savā mazajā pasaulītē. Un tad tur ir viens no otra tur ir atkarīgi un pārbijušies, un tad tur noteikti viens no tās personāla daļas, uz kura atbildības ir šis pasākums ir pārbijies kā diegs, jau gadījumā tur kaut kas noies greizi, tad viņi atlaidīs no darba, un Dieviņa tētīti, viņam ir kredīts un bērni vēl nezinu kas. Es varu, viņi būtībā vergi ir, nevis darbinieki tādā situācijā. Man tādas aizdomas. Un tad viņš iet un to aģentūru tā aģentūra, protams, to vadītāju, un piedodiet par tādu skarbu izteicienu. Jā. Un tad tu saki, un tu stāvi tajā, tu esi tas ķēdes beidzamais posms, tev jāiet ar, tu saki, cilvēkiem ir labi, viņi dejo, viņiem ir, viss super. Nevajag tagad ar kaut kādu tur Viktorīnu tagad to visu, laust to pasākumu. Nē, mums ir scenārija un tad tu ej to un dari, un tad tu redz, ka tie cilvēki aiziet prom. Un muzikants saka, bāc. Jā, un tad muzikants saka, mums tik labi gāja, mēs jau tik labi ar viņiem tikām galā. Nē, bāc atkal, es saku, piedodiet. Un bieži vien ir tas, ka ir tā kontaktpersona aģentūrai, ka tā ir tik ļoti nobijusies, bet tas priekšnieks ir pilnīgā mierā, svētā. Dažādi. Zin kā, ir ļoti dažādi. Tas ir tā kā lugās ir. Zin kā, ir pēc žanriem. Jā, pēc žanriem. Ir ļoti dažādi. Man ļoti patīk strādāt ar aģentūrām, kurām ir milzīga pieredze, kuriem ir pašcieņa, kuri neļauj sev kaut kā diktēt noteikumus, kur māk pateikt, šī ir mūsu kompetence un tā ir jūsu kompetence, un mēs atbildam par rezultātu. Un jā, mēs jums varam iet pretī līdz kaut kādam zināmam brīdim, bet tajā brīdī, ka jūs sākat jaukties mūsu darbā iekšā un
sākat mūs mācīt, kā mums vajag darbu darīt, nu tad mēs tā kā mākam arī pa sevi pastāvēt. Bet, situācijas ir ļoti dažādas. Jā. Un zini, šais konkurences apstākļos es arī saprotu aģentūras. Es saprotu, ka viņi arī, arī reizēm tos krupjus un reizēm, ļauj sev dīdīt arī cilvēkiem, kas no šīs sfēras neko nesaprot, un visu beigās sačakarē. Jā, jo tas jau tiešām, liekas, aģentūra organizators ir lielāku pieredzi gadu laikā izkristalizējās, jo vairs nav tas pārdzīvums, ar šitiem mēs nesastrādāsimies. Jo, nav visiem pa ceļiem arī. Mēs jūtam to. Mēs tiešām tā, ka mēs šitien nebūs. Klausies, mīļo draudzīgi, man telefonā ir vairāk telefonu, kurās tur rakstīts ir necelt 1, necelt 2, necelt 3, necelt 4. Un ar izsaukumu zīmē vēl necelt. Ir. Pa šiem gadiem ir bijis. Jā. Bet zini kā? Es tev izstāstīšu vienu. Varbūt mēģināšu nesaukt nevienu vārdos, lai tā kā Latvija ir maza. Bet varbūt, ka tu nojautīsi, par ko es stāstu. Tad ir viens uzņēmums, kurš tā kā nolīgst mani par pasākumu vadītāju. Bet beigās izrādās, ka es esmu arī organizātori šim pasākumam. Viņi tā kā, vārds pa vārdam, un faktiski sanāk jau, ka es jau tā kā esmu arī atbildīga par to, kādi ir muzikanti, kādi ir priekšnesumi, kas, ko, kādu, izņemot galdus. Tie galdi bija no viņiem. Tas ir pret manu gribu, un es saku, es tā kā ar to nenodarbojos, bet faktiski jau es esmu ievilkt tajā visā. Un ar katru mirkli es jūtu, ka man tas pasākums arvien mazāk un mazāk patīk, jo šie cilvēki, kas to pasākumu man, tā kā uzticējuši ir, man ar viņiem nav pa ceļam. Es vispār dzīvē ar tādiem cilvēkiem nekontaktētos nekad un ne pie kādiem apstākļiem, bet labi. Un tur ir viens ļoti būtisks iemesls, tāpēc, ka viņi uzskata, ka viņi ir pārāki. Mēs esam apakša, apkalpojušais personāls viņiem, un viņi ir sevi paši iecēluši kaut kādā tur tādā pārākā pakāpē. Lai mēs vispār tāpēc taisnības runāt, viņi arī ir citādi runājošie, krievalodīgie. Kaut gan tajā pasākumā bija arī tāds ieteikums runāt arī nedaudz latviski, bet tā kā. Man bija jāatlasa mākslinieki, tā kā man uzticēja, ko viņi man prasīja, kurus mākslinieks es gribētu, un es zināju vienu mākslinieci, kura viņiem derēs, kā kulaks uz acis, jo viņas ambīcijas atbilst viņu raksturam, un es šo mākslinieci sarunāju. Un tic man, pārējos viņi dīdīja, kā viņiem ienāk prātā. Vienkārši, man varēja viņi zvanīt nakts laikā, pēkšņi paģērēt kaut kādas lietas, kas vispār nebija manos pienākumos vispār, jo es tā kā pasākumu vadītāju un tā. Bet šī māksliniece atnāca ar saviem noteikumiem, ar savu raideri, un viņi novērtēja mūsējā. Tad mūsu frontes biedrene atnācas, ja? Biedrene. Un tur kā reizi viss bija kārtībā. Tādu atrada, saproti? Tā kā situācijas ir dažādas. Tur vajag atrast, kā saka, zābakam otru pāri. Tikai. Jā, precīzi. Jā. Jo visiem nav pa ceļam. Nē, sanāk tā, ka vienā kājā ir Louis Vuitton zābaks un otrā vienkārši kroksis. Ja? Un šitā, un neiet tā gaita nekādā veidā. Tas ir, jā. Tur es tiešām piekritīšu. Mēs, man liekas, jau arī redzam, kāds tirgus jau ir plus mīnus, jau tā noslāņojies, kam ir kāda tipa klienti. Jā. Tas ir, kas sakārtojās. Jā, un arī tās prestižās aģentūras mums šī aģentūra organizēs, un ļoti labi, ka tās aģentūras viņas jau ilgus gadus uz to gājušas ir, lai viņas būtu tajā slānī iekšā, lai viņas trāpītu tur iekšā. Zini kā ir, uz to ir ilgi iets, un droši vien daudz krupi norīti un tā tālāk un tā joprojām. Bet kamēr tu tur tiec, lai viņi apkalpotos, lai tu apkalpo visu. Par tiem slāņiem, vēl runājot, tur, kā saka, biedri un tā, ir kaut kāds arī jums sarkanās līnijas ar kaut kādām nozarēm, kuras negribat strādāt vai personas? Zini, kā ir īstenībā. Latvija ir maza,
Un tā baigi tagad uzstādīt kaut kādus noteikumus, tādus ar šitiem es strādāšu, ar šitiem es nestrādāšu. Patiesībā labs pasākumu vadītājs ir tāds, kas pilnīgi jebko ņem un dara. Un viņš pielāgojās tam visam, pielāgojās. Nu, tad es darīšu tā, es darīšu šitā. Nav pareizi tā, ka, nu, teiksim, tu sāc, nu, tā kā, lai arī cik tu sen esi šai sfērā, lai arī kā tev liekas, ka tu esi kaut kāda zvaigzne, tas ir stulbi. Latvijas kontekstā nav zvaigžņu, nav. Ir vienkārši cilvēki, kuri vairāk vai mazāk ir, nu, zaka, nu, tādi pieprasīti. Un ir tādi, kas wannabe zvaigznes ir, ja? Tā kā viņi ļoti gribētu būt, bet patiesībā viņi nav, bet viņi sev ieceļ tur, ja? Es cenšos neatteikt nevienam un mēģinu izrulēt jebkuru nevērtu situāciju ārā, jo galbeigās vienmēr es zinu, ja būs truntīgs pasākums, tas man būs lielisks materiāls manai nākamajai stāvu izrādē. Perfekti. Win-win vienmēr. Vienmēr. Jā. Jo mēs zinām diezgan pieprasīts pasākumu vadītājs, kurš saka, ātrie kredīti, azartspēles, nē. Nu tu zini, nu, ja tā, nu, man ir, protams, manā darbā radio ir bieži vien jāierunā reklāmas. Un tur nu gan es tā kā saprotu, ka es nesu atbildību par cik es esmu tā kā mediju telpā jau kādu laiciņu. Un patiesībā nu, kaut kā ap šiem gadu skaitļiem būs kaut kā 30 gadi, kopš es esmu televīzijā un kaut kā 20 gadi kopš radio es strādāju. Es saprotu to, ka man kaut kādā veidā ir jānes atbildība arī. Nu, tātad viss, ko es saku, viss, ko es daru, ir nu, tā kā, jābūt arī ar tādu nu, tā kā atbildības sajūtu. Ja? Un es nesaku kategoriski azartspēles nē un kategoriski ātrie kredīti nē, bet es saku savādāk. Pat laban liktenis pret mani ir tik vēlīgs un žēlīgs, ka man nav obligāti tas jāiet un jādara, un ka es varu izvēlēties. Un es tiešām gribu norobežoties no azartspēļu un ātro kredītu reklamēšanas. Jo es zinu, kādas sekas tas rada. Un man ir bijuši piedāvājumi piedalīties reklāmās, tā kā filmēties, un ļoti vilinošus honorārus man ir solījuši maksāt ļoti. Tiešām Latvijas kontekstā pat ļoti. Un es esmu atteikusies, tāpēc ka nu, kā es tev teicu, pret mani liktenis, paldies Dievam, ir tik žēlīgs, ka es varu izvēlēties. Bet tu saproti, ka ir taču arī savādākas situācijas. Ir. Nu, ir savādāks, ka, teiksim, liktenis ir ļoti, ļoti, kā saka, ar izdomu bagāts. Jā. Mākslinieks. Jā, viņš tev var piespēlēt situācijas. Bet ir viena lieta, kura jau ir zināma vēsturē ierakstīta, jā, es atteicos vadīt Ventspilī pasākumu, un mans noteikums bija tāds, kamēr Ventspilī mērs būs Lembergs, es nevadīšu nevienu pasākumu, jo viņš ir aplaupījis manu valsti, un ar viņu es negribu būt uz vienas skatuves. Un jā, tas ir tas gadījums. Tā ir sarkanā līnija. Jā. Jā, atradām. Jā. Atradām sarkanā līnija. Jā, un par rādio arī minējies, ir sanācis tā, ka rādio diezgan agri rīti. 7. Un cikos jāceļās? Man modinātājs zvana 5, 5:10, 5:20. Ir sakris, ka rādio rītā vakarā vēl jāvad pasākumu. Jā, ļoti bieži tā ir. Ļoti sanāk bieži. Arī pagulēt. Tas ir klasiskais jautājums. Klausies, ja es to nevarētu, es to nedarītu. Faktiski tā. Jo man ir kolēģi bijuši, kuri tā arī pateikuši un aizgājuši no radio darba, ka viņi nevar piecelties. Ir bijuši vairāki kolēģi, kuri pasaka, es nevaru piecelties un viss punkts un ameni.
un aiziet prom. Jā, nu tās sarkanās līnijas, ja mēs arī izrunājam, kā saka, pasūtītājiem ir arī kaut kādas, pieņemsim, tās lietas, par ko nerunāt, nejokot pasākumā. Kaut kādas zini, kā ir arī kuras... humoru šovu veidošanā ļoti daudz esmu bijis klāt. Un tur, ir, tāda lieta, it kā tāds likums pastāv, ka nav lietas, par kurām nedrīkst jokot. Nav. Jautājums, kā tu to dari? Un te mēs varam iet tādā ļoti, kā saka, lielā, plašā laukā, un tad mēs varam tur diskutēt, kuras lietas un kā to darīt. Es tiešām uzskatu, ka nav lietas, par kurām nedrīkst smieties. Viss ir atkarīgs, kādā kontekstā tu to dari un tieši kā tu to dari. Protams, ka man, bet es esmu vecāka kaluma cilvēks senāk, ja? Man vienmēr ir sarkanās līnijas, ka nedrīkst smieties par ticību. Ticību un reliģiju, jo tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti jūtīgs temats. Bet ja smuki to izdara, smuki apspēlē, un ja tas ir kontekstā kaut kādā, un ja tu tā māki pat attaisnot, kāpēc tas ir bijis, un ja tam, kas tajo ekrāna otrā pusē skatās, un viņam nav nekādu jautājumu, kāpēc jūs to darījāt, tad bet ej un izdari tā, jā. Jo humora šovi tā ir ļoti, ļoti smagas, ļoti smaga niša. Jā, noteikti neviens nejauka par traģēdijām, visticamāk, bet... Tu zini, ja tu paskatītos visus tos stand-upistus... Jā, par tiem es arī, tā kā... Tad viņi smējās un... Bet viņiem ir likums. Viņiem tāds, ir traģēdija, ir jāpagaida. Tā kā tikos vakar aizvakar traģēdija... Nē, nejokos. Otrais pasaules karš pietiekams sen. Es dzirdēju tādas atrunas. Zini, kā ir? Šis ir ārkārtīgi plašs temats, un es domāju, ka viņš noteikti prasa kaut kādu atsevišķu raidījumu. Kā lai tev pasaka? Ar humoru drīkst nodarboties pēc manām domām cilvēki, kuriem ir ne tikai laba humora izjūta, bet arī kaut kāds intelekts un asprāts. Un ja tas viss iet kopā, tad ir cerības, ka arī par trakām lietām, par traģēdijām, par nāvēm, par smagām tēmām, par kariem un par visu kaut ko var jokot, bet tikai tas ir jādara tādam cilvēkam, kuram ir šīs te 3 īpašības, visumās kā minimums. Asprātība, humora izjūta un intelekts. Tā takts, sajūta. Tas, man liekas, zem intelekta iet kopā arī. Jā, tā tiešām varētu būt. Jā. Un, klasiskais teiciens, jautājums, kā latviešiem ir humora? Un šito jautājumu man parasti zvana un prasa katru gadu, jeb 2 reizes gadā. Ir jau rakstiski atbildi. Un tas ir viens no tādiem populārākajiem jautājumiem, vismaz, ko man uzdod žurnālisti un visādi citādāk cilvēki. Un vienmēr es atbildu vienu un to pašu. Ir ļoti dažādi. Un te es tagad atgriezīšos atpakaļ pie tā jau iepriekšējā. Tas viss ļoti atkarīgs no intelekta. Tātad vieniem patīk čuru kaku joki, tad bērndārs līmenis, un tāpēc, nezinu, man liekas, ka ļoti ir uzplaukusi tā niša, kur no skatuves runā daudz rupjības. Tas ir, manuprāt, aiz nedrošības, ka tavs joks neaizies, un tad pieliek klāt rupjību, un tad visiem liekas, Jā, tas laikam vairāk tiešām tādā. Jā. Un tad ir nākamais līmenis, kad cilvēks jau tā kā drusku prasīgāks. Viņš grib no tā joku stāstītāja jau kaut kādu, tādu tiešām dabūt kaut kādu arī, teiksim, asprātību, ne tikai rupju joku kaut kādu, bet asprātību kaut kā dara. Un tad ir vēl nākamais lēns, kuriem viņiem gribās arī to filozofisko pusi, teiksim, kāpēc tu tagad to teici, kādā sakarā, kādā kontekstā, kāpēc. Un īstenībā ir tā, ka es esmu bijis dažādās publikās un no dažādiem te, kā saka,
līmeņiem saskārusies. Un, protams, ir ļoti izaicinoši iet pie kaut kādiem teiksim, cilvēkiem, kuri ir tādi augsti attīstīti intelektuāli cilvēki, kurus tā vienkārši nepaņēmis ar pliku roku. Un tāpēc man atbilde ir ļoti dažādi. Latvijā ir ļoti dažādi cilvēki ar ļoti dažādām prasībām pret humoru. Jāzina auditorija. Vai arī jāmēģina, tiekties pēc tā līmeņa, ka tu spēj, kā lai tagad nevienu neapvainot. Ar vienmēr sakot, nenolaisties zemāk par to līmeni, kurā tu esi. Nevajag zemāk. Un to latiņu likt tik pa brītiņam augstāk vienkārši. Augstāk, lietas sev augstāk vienkārši. Jā, jo ļoti, man liekas, arī svarīgi ir zināt, kas ir tava auditorija, kas pie tevis ir atnākuši, kuri pieņemsim pērk biļetu stāvizrādi vai Te ir, man, zingā, ir jāteic, man visvairāk nepatīk, ka man aicina uz korporatīviem pasākumiem ar stāvizrādes fragmentu. Un tad es vienmēr saku, es, protams, to varu darīt, jo galbeigās nauda nesmird, un piedodiet par tādu atklātību, jā, tas ir viens no maniem ienākuma avotiem. Jā, es esmu izveidojusi jau otro savu stāvizrādi un tā, es varu aiziet, bet ir milzīga atšķirība. Vai tu pie manis nāc pirkdams biļeti, tad tu ieeji biļešu paradīzē vai kaut kādā citā vietnē, tu izdomā, vai tu gribi nākt pie manis, tur cena kaut kāda arī, es teikšu tā, ja tu atnāc ar sievu vai bērniem, tas taču tomēr ir kaut kāds budžets, vai ne? Jā. Bet tu zini, tu nolēmi, ka tu nāksi, tu nopērci biļeti un tu nāc, pie kam tu nāc, un tu gribi nevilties. Tu gribi, tā kā saņemt no manis to, ko tu gaidi. Tu esi labvēlīgi noskaņot, citiem vārdiem runājot. Tu turies līdz pēdējiem. Tas ir tā kā teātrī, ka tu aizējuši, tu nopērci biļeti, tu gribi uz labu izrādi aiziet. Es turos līdz pēdējiem. Es turos tajā krēslā ilgi. Un tad, kad es jau vairs nevaru izturēt, tad es labi iešu mājās, nevaru šitot, lai tā nauda paliek. Bet man bieži vien ir arī tā, ka es domāju, kā tā var būt, ka veikalā, ja man kaut kas nepatīk, es varu atdot atpakaļ preci un paprasīt atpakaļ naudu. Bet ja es aizēju uz struntīgu teātri, manuprāt, struntīgi, ja? Un es esmu samaksājis 100 eiro, man tā ir bijis. Tā kā 50 par sevi, 50 par dzīves, tā kas blakus gājēji. Un tas pirmais cēliens man sagādā pilnīgas vilšanās un mokas. Un es, protams, eju projām un saprotu, man to naudu neviens neatdos apakaļ, bet laiku arī man neviens neatdos apakaļ, vai ne? Tad tas ir norakstīts. Bet tad tu atnāc, tu sēdi līdz pēdējiem un gaidi, ka es tev nepievilšu, ja? Bet tad, kad tu korporatīvajā pasākumā, tu esi uzsaukts no organizācijas puses, tur ir vesela kaudze ar cilvēkiem, pirmkārt, kuri nav noskaņoti, nevis klausīties tevī un nav tavos jokos. Viņi grib iedzert, viņi grib dejot, viņi grib vakarēt. Viņi negrib koncentrēties un klausīties, ko tu tur viņiem stāsti. Kādu mirkli es īstenībā par to ļoti kompleksēju. Es tā kā domāju, labi, es aiziešu, izdarīšu un punkts un amen. Bet tad es sāku savu amatu brāļos klausīties. Viņi intervijās viņiem līdzīgi. Viņi saka, es aizmiedzu acis un dragāju vienkārši. Tas ir man treniņš. Tā kā. Tā ir, jā. Tādā vai pasākumu organizatori nav sapratuši pareizi pasākumu konceptu, vai arī es esmu arī bijusi pasākumu vadītāji, un es esmu pieteikusi, piemēram, komiķus, un tajā brīdī kaut kāda 80% iziet ārā no zāles, un kas man ir nenormāli, sāpīgi, tāpēc, ka man gribās, lai viņiem ir labi. Man gribās, lai tie cilvēki skatās, lai viņiem ir jauki, bet viņi pieceļās, viņiem to nevajag. Un tas nav viņa līmenis. Jā, jo arī organizatoriem diezgan šādi ir jāpakaro ar to pasūtītāju, jo mums arī bijuši, kad ļoti par katru cenu grib improvizācijas teātri. Mēs sakam, šajā izkārtojumā formātā nebūs rēcīgi. Ticiet mums, mēs zinām.
bet tiešām cīnījās par katru cenu, un te beigās, nebija. Tu tiešām redzi, ka tas vakars ir bijis tā. Mēs jau nerausim metīdi tur pusē. Šitiem nepatīk, ej, malā nāc DJ atpakaļ. Tā nenotiek. Un tur ir diezgan daudz jākaro, lai mēs... Te ir atkal tas stāsts par to, ka viņi mēģināja darīt to, ko viņi neprot. Tad organizēt pasākumu. Viņi iegāja citā lauciņā. Ja tie, piemēram, būtu bankas darbinieki, kas bija pieprasījuši, tad mēs jūsu vietā neejam un Rigiboru un Eiraboru neregulējam uz augšu, uz leju. Ja? Mēs to nedarām, tā kā ļaujiet mums darīt mūsu darbu un jūs dariet savējo un gan jau, ka viss būs labi. Ticiet man. Ja? Tur tā lieta, ka eksperts kāds savā laukā un par pasākumu vadītājiem viņiem, kas jūsuprāt ir tām īpašībām vai prasmēm, kas jābūt pasākumu vadītājiem obligāti. Ir jāmīl cilvēki vienkārši. Visādi. Izstaromies. Tev ir jābūt ļoti, ļoti mīlošam. Tev tiešām. Un man ir pa šiem gadiem, es saprotu, ka tas varbūt izklausīsies kaut kā ļoti dīvaini, varbūt lecīgi vai kaut kā tam līdzīgi, bet es esmu iemācījusies izstrādāt sevī vienu tādu īpašību, es uz to vakaru tajos cilvēkos iemīlos. Uz to vakaru. Pēc tam, protams, nākamie, un tad es tajos atkal iemīlos, un tad tajos. Bet ir vienkārši ļoti jāmīl tie cilvēki, kas tajā zālē tajā brīdī ir. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tev ir jāgrib viņus apkalpot uz vislabāko. Kā teiksim, ļoti viesmīlīgai mājas namsaimniecei, ja pie manis nāk ciemiņi, ja es viņus esmu gaidījusi un aicinājusi, es izstiepšos un saraušos un līdz griestiem palikšos un par paklāju pārvērtīšos, bet es gribējuši, lai viņiem ir labi. Un lai viņi aiziet laimīgi. Tāpēc, ka mūsdienās cilvēki ir gatavi diezgan daudz maksāt par emocijām. Jo, pat mēs dzīvojam jau tajā nogriezienī, ka mēs saprotam, ka, kaut kā mēs dzīvojam ļoti, ļoti tādos, mums ir iedalīts ļoti jokains laiks. Mēs dzīvojam pasaulē, kuras ļoti mainās. Mums ļoti jocīgus pārbaudījumus cilvēcei dod kāds no augšas, es pieļauju domu, vai kaut kur no kaut kāda visuma vai mazums. Mēs esam ļoti, ļoti tādā saspringtā periodā. Bet cilvēks, ja viņš ir atnācis uz pasākumu, viņš grib atslēgt pirmkārt šo sajūtu, ka viņš ir apdraudēts un ka viņam jāpieņem ikdienu kaut kāds sarežģīts lēmumu. Viņš grib saņemt kaut kādas labas emocijas, lai viņam būtu spēka tālāk dzīvot. Un to spēj dot tātad šīs nozares cilvēki. Jūs kā industrijas pārstāvi no organizatoriskās puses, es atkal savukārt no savas puses kā izpildītājs. Un man ir jāsaprot savu lomu, man ir ļoti, ļoti svarīga loma. Man ir jāmīl tie cilvēki, man viņiem ir jādod sajūta, ka viņi ir pelnījuši visu to labāko. To skatuves harizmu var iemācīties, vai tas arī ir viens no dotumiem? Tas nav pie manis jautājums. Tas nav pie manis, es tiešām nezinu. Pirmkārt, es neesmu droša, vai man viņi ir. Es tiešām nezinu. Tas būtu ļoti augstprātīgi no manas puses man teikt. Ziniet, man ir tāda harizma, bet tam tā. Pa pusītei. Tas būtu ļoti jocīgi, ja es tā teiktu. Ja? Pirmkārt, un otrkārt, ja es vēroju cilvēkus, kas manā dzīvē ir bijuši, tur ir bijuši dažādi cilvēki, un vēl joprojām viņi ir dažādi. Cilvēki, kur ienāk telpā, visi apklust momentā. Un tie cilvēki ir tā kā magnēti, visi ap viņu tā kā savelkās. Tam cilvēkam ir harizma, viņam ir kaut kāda vilkme, ja, viņš ap sevi rada kaut ko tādu, ko par naudu nevar nopirkt. Savukārt ir diezgan daudz cilvēku, kuri ienāk telpā un nekas nemainās. Cilvēki turpina sarunas, viņš mēģina pat kādreiz ļoti izmisīgi pievērst sev uzmanību dažādiem vieniem, nekas tur nemainās. Vai viņš ir sliktāks par to, kas ienāca un viss apklusa?
vai viņš ir labāks, nezinu, nē. Bet, ja mēs runājam par to harizmu un to suģestiju, tad jā, droši vien, ka tie, kas kāpj uz skatuves, viņiem vajadzētu būt tādām īpašībām, jā. Tāpēc mēs ejam uz teātri, es domāju, to arī daudz eju uz teātri, es arī. Saprot, ir tādi aktieri, kuri ir iemācījušies tekstu, izteiksmīgi to tekstu. Viņi pat ir smuki kādreiz, ja? Viņi pat ir, viņi cenšas. Viņi cilvēki cenšas, un viņiem nesanāk. Tu sklies garām. Un tad uznāk viens... Pat neko nepasaka, un visi aplaudē. Jā, viņš var arī, pat viņam varbūt loma bez teksta, viņš var būt nesmuks pēc tā standartiem visādiem. Bet kaut kas ir tāds, ka ja viņš tev pateiks, nāc man līdz, tu aizies 100 punktus. Kas tas ir? Tā ir dāvana Dievu, vai viņš ir iemācījies to? Zinātnieki vēl strīdās. Jā, bet jā. Bet es atceros, ka es kopš bērnības, es ļoti agrā bērnībā jau sapratu, ka šitam onkulim ir kaut kas vairāk nekā, piemēram, tam, piemēram, ja mēs runājam par radu onkuļiem, jo jau bērnībā, ja to pirmkārt jau tos radiniekus tā kā redzi vairāk savā tūmā, un tad ienāk viens onkuls, mums bija tāds radinieks, viestura onkuls, viņš Sibīrijā bija, Sibīrija izdzīvojas, atnāca no Sibīrijas, viņam tā balss tāda liela, un viņš, kā viņš runāja, kā viņš dziedāja. Tur, pirmkārt, neviens nevarēja viņu pārkliegt, jo viņam milzīgas spējas, bet vienkārši piekliegt telpu. Bet viņš jokoja, viņš dziedāja, viņš ņēmās, un, protams, ka mans tētis arī bija ļoti, ļoti harizmātisks, un viņš, diemžēl, aizgāja diezgan agri, ka man bija tikai 9 gadi. Bet tad, kad viņi abi divi bija telpā, bija ļoti grūti, jo viņi sacentās savā starpā, un viņi viens otru arī papildināja, un viss. Un tad tās mājas viesības pārvērtās tādas ļoti skaļas un tādas ļoti, ļoti pacelājošas. Bet es sapratu, šitiem vīriem ir iekšā. Un es sapratu, ka kaut kā jāmāk no viņiem paņemt tas. Kaut kā jāmācās no viņiem. Es kaut kā atceros, ka es sēdēju muti vaļā un mēģināju saprast, kas viņos ir tāds, kāpēc ir tāds magnēts viņos. Ekstraverti noteikti arī bija. Tur ezotēriskie visi apzīmējumi, tie tur var birt tagad kā no pārpilnības raga un tur teikt ekstraverti un harizmātiski un kaut kādi ar lielu egregoru. Mēs tur varam minēt visādus tur tos apzīmējumus un psihologu, noteikti psiholoģisko raksturu zīmētu turp un apakai pikam, bet, tu pats droši vien arī esi piefiksējis pie kādiem cilvēkiem, tev gribās piesiet acis, un pirmkārt viņiem jābūt ir labestīgiem. Pirmkārt jau, pie kretīniem tu diez vai ilgi turētos, tādiem. Viņiem ir jābūt tādiem, kas pārsvarā vēl labu cilvēkiem, ja? Tad viņu klātbūtnē ir viegla sajūta. Viņš tev neuzkrauj savu smagumu. Bet tu nezini vispār, kas viņam kabatās, jo cilvēku jau pēc gaitas atšķir. Tāpēc ir jāiemācās iet ar vieglu gaitu, jo nevienam nav jāzina, cik smagi akmeņi ir tavās kabatās. Nav. Punkts un amen. Un ir ļoti labi, ka tas cilvēks, viņš arī jūt tevi smalki, un viņš kaut kā māk saskatīt, vai tev šodien ir kaut kādas bēdas, vai ir tev kaut kādas lietas, kas tev nomāc. Viņš mēģina viņas tev tā kā noņemt, tu tā kā pateikt, vecīt. Tie ir sīkumi. Nāks jauna diena, būs labāk. Tā kā mēs nezinām, mēs tikai zinām to, ka ir cilvēki, kuru klātbūtnē tev gribās atrasties, tev patīk skatīties uz vieniem māksliniekiem un uz otriem tev nevisai. Un man arī ir savi favorīti, un es nezinu, kāpēc, piemēram, citus es tā kā nelīdz galam varu tā akceptēt, ja, kuri man pilnīgi tā kā atgrūž, un es nevaru izskaidrot. Vienkārši mēs tā kā ķīmiski elementi atgrūžamies. Ar citiem es atkal tā kā pievelkos. Jā, jūs arī noteikti ļoti daudziem kādi iedvesmojuši personību. Jūs iedvesmotāji. Tikko minējāt tēvs ar onkuli. Tie man tādi bērnības. Varbūt ir vēl kādi tādi iedvesmotāji personības.
Jā, nu, zini, kā bija, tad, kad es sāku tikko vadīt pasākums, un tad, kad es tā kā atrados pasākumos, kur, piemēram, es redzēju, kā vada kolēģi, nu, kādi kolēģi, nu, viņi nav kolēģi, viņi bija mani, nu, teiksim, elki. Man ļoti patika, kā Gundars Āboliņš vadīja pasākums un kā viņš radīja atmosfēru telpā. Un kā viņš mācēja to visu paņemt savā varā un aiz sevis vest. Bet zini, kā ir? Cilvēki mainās arī ar gadiem. Cilvēki sagurst no dzīves, viņi arī sāk vilties dzīvē. Cilvēki mēdz, saiet etiķi citreiz, ja? Tā kā ir kaut kādi posmi, kad man patīk vieni, patīk otru, bet es viņus turu sirdī kā tādus talismanus, ja? Es atceros, ka kā mazbērns es skatījos ļoti daudz uz teātriem, man vecāki veda, un arī uz tādiem teātriem, kur izrādēm, kur varbūt bērniem nebija īpaši jāiet, jo tur tāds problēmas tika risināts, kuras varbūt es līdz galam nesapratu vai kā, bet es esmu pateicīga mammai, ka viņi tomēr darīja to, ka viņi mūs visus ved uz tiem teātriem, neskatoties uz visādiem grūtiem apstākļiem vai kaut kā tam līdzīgi. Man likās, ka, teiksim, Eduards Pāvuls, man bija tāds, lūk, tas ir cilvēks, tāds cilvēks, tāds, ka viņam tās lomas, pat tad, ja viņš Ļeņinu tēloja, man likās, tas, strunca visu Ļeņinu, tas ir Pāvuls, ja? Vai, teiksim, Jānis Kubilis, un pēc tam, tad, kad es viņa intervijas lasīju, viņš nodzīvo 101 gadu, jo domāju, tāds krietnā vecumā cilvēks viņam ar skaidru prātu, un viņš tik skaistas lietas mācēja pateikt un ieterpt un tās visas. Tad es atļaušos teikt, tā varbūt līdz galam nav, bet es atļaušos teikt, ka man ir draugs Ēriks Kalnbergs. Mēs abi divi koķetējam ar šo jēdzienu, tāpēc, ka Ērikam Kalnbergam ir pāri 90 un mēs esam pāris televīzijas projektos kopā bijuši un es esmu bijis pie viņa ciemos mājās un viņš ir, faktiski, viņš drīkst man zvanīt jebkādu, un viņš arī ir reizēm uzvanījis. Viņš man arī piedāvājis par mani grāmatu sarakstīt, bet es tomēr ļoti kompleksēju, es saku, kad vēl nē. Ēriks Kalnbergs man ļoti patīk. Viņš ir tāds cilvēks, tāds ko liek akmeņus, kad ceļ māju kā pamatu. Viņš ir tāds lauka akmens, kuru es savai mājai dzīves liktu apakšā. Jo es tieši gribētu, lai mana dzīves māja turētos uz tik stingra akmens, kā viņi ir. Tādi šie vīri visi, ja. Ja mēs runājam par sievietēm, kuras man tā kā liekas tādas, man patīk Velta Čebutarjoneka Velta, tad viņa augstākās padomas deputāte, ja viņa ir arī ļoti skaistā, cienījamā vecumā, bet kā viņa uzvedās, kā viņa izskatās. Es arī ar viņu ļoti labprāt vienmēr satiekos, un, lai arī saku, viņai ir cienījams jau vecums, es no viņas ņemu ļoti daudz ko spēku un arī saprašanu, kā jāizskatās sievietei. Viņam būtu moti, kosmētika, izskats, tas ir svarīgi, viss, un jāizskatās kā dāmai. Tie cilvēki, kurus, ja tu tā man prasi, pēc kuriem es mēru savu augumu, tie ir tie. Bet ir arī teiciens, nezvaigznes savā istabā. Jā. Labāk, lai viņi tur nesatiet savus varoņus. Spīd pie debesīm. Un tiešām ir reizēm tā, lai ir tie tavi varoņi. Lai viņi ir tajā zvaigznes statusā, necenties viņus dabūt sev tuvāk, jo arī viņi ir cilvēki, viņiem arī ir cilvēcīgas īpašības dažas. Ir arī vēl tas teiciens, strādā tik smagi, lai tā velki kļūst par konkurentiem. Jā, arī. Tur katrā ziņā mēs varam te bārstīt visādas gudrības un visu kaut ko, bet principā, ja mēs tā nopuļojam par personībām un tie visiem cilvēkiem, par kuriem es tagad tev esmu teikusi, man liekas, ka viņiem ir ļoti skaidri principi dzīvē.
un spēja atšķirt svarīgo no mazsvarīgā. Nu, tas arī jāmāk ir. Tā kā skatīties uz lietām kādreiz no augšas, es ļoti vēl mācos no tā. Nu, respektīvi, kopumā lietas redzēt, nekļūt sīkumainam. Nu, piemēram, nestrīdēties ar muļķiem. Vienkārši. Jo tāpēc, ka novadīs līdz savam līmenim un sakaus ar pieredzi, ja? Tas ļoti forši nesen izlasīju vienu tādu austrumu gudrību, kā pie lauvas atnāk, lauva mēs uzskatām par dzīvnieku karali, atnāk tīģeris un ēzelis. Un tas tīģeris saka, izšķir mūs, lūdzu, ēzelis saka, rekur zāle, viņš ka tā zāle ir zila. Ēzelis saka, bet lauva, taču, zaļa viņi ir, vai ne? Zaļa. Uz ko lauva saka, ēzeli, tu esi malacis, ej, pareizi, zāle ir zila, ej prom. Bet tu, tīģeri, tu dabūsi tūlīt sodu. Tev būs sods. Un ēzelis aiziet ļoti apmierināts, jo viņam ir taisnība. Un tīģeris tam lauvam saka, kāpēc? Bet zāle taču tiešām ir zaļa. Čik, sodu tu dabūsi nevis tāpēc, ka zāle ir zila vai zaļa, bet tāpēc, ka tu strīdējies ar ēzeli. Tīģeris būdams. Nākamā dzimšanas diena būtu jāvada kādam, kuram uzticēt šo darbu, kā pasākuma vadītājai. Paklausies, tā. Pirmkārt, man ir tādi draugi, kuri, faktiski visi ir kaut ko vadījuši savā dzīvē un novadījuši. Un varbūt ne gluži visi. Es pārstāvu to viedokli, ka cilvēkiem vajag svinēt pilnīgi visus svētkus. Tāpēc, ka es esmu tik daudz bijusi bērēs un arī savu vienaudžu bērēs. Es stāvēju, esmu pie tā kapa un pie tā zārka un ar viņu tā domā sarunājusies to cilvēku. Un esmu tā kā domās arī saņēmusi no viņiem atbildi. Klausies, ja tu būtu zinājis, ka tā dzīve ir tik īsa tavā gadījumā, vai tu tiešām būtu tik daudz strādājis, vai tomēr kaut kas būtu tavā dzīvē bijis savādāks? Un es esmu saņēmusi atbildi, nē, es būtu vairāk svinējis. Es būtu vairāk nevis strādājis un kaut ko atlicis pēc tam, bet es būtu vairāk svinējis. Ko nozīmē vairāk svinēt? Nevajag jau vairāk neko svinēt. Vajag vienkārši tiešām visas tas svētku reizes, kas tev ir, ņemt un atzīmēt. Labi, nesauc tur 100 000 sev apkārt. Pasauc pašus foršākos. Varbūt tev nav tajā brīdī tādas rocības, lai uzkalt kaut kādu ārkārtīgi smalku galdu. Sakapājiet kopā rasolu. Viens atnesīs burkānu, viens atnesīs kartupeli un viens atnesīs dēsu. Kopā sataisīsiet un svinēsiet. Nav svarīgi to, cik lieli un kā un kas tev tur vadīs. Tos pasākumus. Galvenais, lai tev klāt ir tie, ar kuriem tu to gribi darīt. Man nevajag svešus cilvēkus, lai viņi man vadītu pasākums, tāpēc, ka man ir kaut kā dzīvē noveicies. Ja, ka, pirmkārt, mans dzīves biedrs ir tāds, kurš, tiksim, ir spēcīgs cilvēks, ar spēcīgu harizmu un spēcīgu personību. Un viņš, teiksim, ir diezgan spējīgs vadīt vakaru. Ja, es esmu piefiksējis arī to, ka manas meitas ir tā kā vērojušas mūs šajā visā tajā pasākumā, mūsu kopdzīves laikā arī, kā mums mājās notiek pasākumi. Viņām nav nekāda problēma piecelties un arī teikt tostus un tā kā būt arī daļai no vakara, teiksim, sadaļām. Ja, tā kā citiem vārdiem runāt, viņas nāk uz jau svinībām nevis kā patērētājs, bet kā dalībnieks. Un tā ir milzīga atšķirība. Tu nāc uz svētkiem nevis kā patērētājs, bet kā dalībnieks svētku. Un faktiski visi tie mani draugi un tie mani kolēģi, viņi ir dalībnieki manas dzīves, nevis vērotāji un patērētāji. Līdz ar to, jebkurš no viņiem man var novadīt man pasākumu. Tuvākie, principā.
Tie ir tie, ko es arī esmu gadu laikā savākus ap sevi. Un es, par cik es diezgan daudz atrodos svešās svinībās, es cenšos ļoti arī daudz savas svinības organizēt. Un tās ir, tie ir obligāti Jāņi, tās ir dzimšanas dienas. Jā, es mēģinu svinēt savas dzimšanas dienas, tādas pusapaļās un apaļās pilnīgi noteikti. Un tad Ziemassvētkos mēs taisam nevis Ziemassvētku vakarā, bet pirms Ziemassvētkiem ir tāds kaladu pasākums, to es organizēju. Man ir liela māja un man patīk uzņemt cilvēkus, un tad es vīram saku, mums to lielo māju arī vajag, mums taču, mēs divatā tur sēdēsim. Lāk tie cilvēki, 2 reizes gadā mūsu mājas durvis ir vaļā. Jā, es arī, man liekas, neatceros nevienas svinības, kas nebūtu nosvinētas. Tas ir ļoti, ļoti pareizi. Zini kā, ja tu īpaši strādā tajā industrijā, jocīgi būtu, ka tu visu laiku citiem organizē pasākums un pats nevari vispār papriecāties par dzīvi nemaz. Jā, man arī nesen viens draugs arī izbeja savu apaļo jubileju, un viņš domāja, nesināt, saka, bet, ja tu nenosvinēsi, tu neatcerēsies. Tas ir viens, otrs ir tas, ka es vēl vienreiz saku, labi, nenosvinēs. Ko viņš tajā brīdī darīs? Viņš to naudu ietaupīdams brauks uz Taizemi? Vai ko viņš tur darīs? Tajā visā. Bet patiesībā tas ir tik forši, kad atnāk tie tavi cilvēki. Viņi ap tevi uztaisa to lauku apkārt, kurā tu jūties laimīgs. Tā ir galvenā lieta, kas notiek tais tavās svinībās. Bet ar vienu noteikumu neaicini vajadzīgos, bet aicini savējos. Jo ir cilvēki, kuri status pēc aicina kaut kādus vajadzīgos cilvēkus. Tikai tāpēc, ka radinieks kaut ko. Par radiniekiem tā ir atsevišķa tēma. Bet savējos, aicini savējos. Jo viņi uztaisīs ap tevi apkārt to laimības sienu, kurā tu sildīsies ilgi. Un cilvēki to varbūt tā līdz galam nesaprot, ka tas ir galvenais šo svētku mērķis. Radīt tev to laimību apkārt ar to attieksmi, kādu viņi atnāk. Tu viņu dzīvē spēlē kaut kādu ļoti svarīgu lomu. Viņa dzīve bez tevis būtu savādāka. Nesliktāka varbūt, bet savādāka. Un tad, kad viņš tev, latvietiem ir ļoti grūti to pateikt, bet mēs mācamies, ka mēs sakām, ka cik labi, ka tu manā dzīvē esi, mana dzīve bez tevis būtu palēkāka vai neinteresantāka. Un cik labi, ka mēs satikāmies. Tie tik vienkārši vārdi, bet tik daudz, ko nozīmē patiesībā. Āmen. Āmen. Man jau arī ir īstenībā jāmācās teikt vairāk labas lietas, jo manī ir tā kurzemniece vēl iekšā, kurzemniekiem ir viena lieta. Un es kā kurzemniece zinu to, un tāpēc es drīkstu to teikt. Viņu spīdzināt var, viņus var slīcināt, lai viņi par otru cilvēku pateikt labu, tas būs ļoti grūti. Saprot, tu varbūt 1000 reiz nodomās. Un es arī esmu piefiksējis, ka es ieraugu foršu, piemēram, pārdevēju. Un es zinu, ka viņai nemaksā daudz. Un es zinu, ka viņai, varētu pat teikt, varbūt šis nav sapņu darbs. Varbūt, ja, un tā. Bet viņi tik labi izskatās, un viņi ir tik laipni. Kas man liedz viņai pateikt, ka jūs esat forši, ka jums ir skaista frizūra vai labs manikīrs, vai jums labi izskatās? Es nodomāju un nepasaku, un pēc tam es braucu un aizdomāju, kāpēc es to neizdarīju? Kāpēc? Savukārt, mana meita, kas dzīvo ārzemēs jau 2. gadu, abas divas patiesībā, viņas dzīvo jau tajā vidē, kur teikt cilvēkiem komplimentus ir normāli. Un tad man atbrauc tā nabaga meita, un viņa saka, kāpēc šofers neatbildēja uz sveicienu? Viņš saka, kāpēc? Es taču viņu tikai pasveicināju, es taču viņam neko neprasīju, neuzbāzos un tā. Un es ar viņu iekšā veikalā, un viņa vienmēr pateiks kaut kādu labu vārdu pārdevējai vai kaut kādu. Un es skatos, kaut es varētu tik mierīgi, tik brīvi to darīt. Un tas ir arī par svešiem, ne tikai par draugiem un radiem. Tā kā mums patiesībā
Nu, vēl tās ceļš ejams. Mums ir tā padomu savienība, viņa vēl iekšā. Jā, tas ir arī ļoti, man liekas, tiešām ir sevišķi uz ārzemēm, jo citi, kas atbraukuši no štatiem, saka, es vienkārši aizinu, man tik daudz komplimenti. Visi pasveicinās. Latvijā pierakst, ka tikai kaut kādos reģionos laukos skolas autobusā tas šoferi pasveicina, jo tu neviens cik neredzi. Es īstenībā domāju, varbūt tas pie vainas, varbūt ir tā mentalitāte, tas, ka mums tiešām tos 70 gadus mēs bijām zem jūgu. Un paskatoties, piemēram, meitas skatās arhīvus, tu zinās, mikrofonu, koncertu ierakstu. Viņi saka, visi tur tā publika, visi tāda, ka pa muti būtu dabūjuši, sēž, sastinguši. Ne viņi smaida, ne viņi var paplaudēt, ka viņi tad sēž sastinguši. Un saka, jā, īstenībā. Ziemeļkoreja. Nu, jā, vai ne? Tas ir tas režīms, tas ir tas ļaunums, ko nodarīja cilvēkiem. Tas, ka tu sēdi, tu nedrīkst izrādīt emocijas, tu neko tā kā pasaka Dievs, tu tā kā būs brīvāks kaut kādā veidā. Un tāds kaut kāds tāds lustīgāks, vai kaut kāds tu psihenē, uzreiz šitas muļķis, viņu jāsūc. bet īstenībā, jā, es domāju, ka mēs lēniem maziem solīšiem, bet tomēr ejam tajā virzienā, kur cilvēkam nav grūti otram labu vārdu pateikt. Ja vien viņš to ir pelnījis. un ja tu jūti, ka otram ir bēdīgi, pieeja viņam klāt, tur daudz neko nevajag. Pasmaidi un varbūt pasaka kādu labu vārdu un uzmundrini. Cik maz vajag dažreiz laimē? Jā, bet, zin kā, man tas darbs ir ļoti pateicīgs, man ir ļoti, ļoti noveicies. Man darbs ir, tāds, kas man patīk, un man par to vēl maksā. Ir tik daudz pasaulē cilvēki, kuri iet uz darbu ar riebumu, un, lai nesajūgtu prātā, viņiem obligāti jānodarbojas ar kaut kādu hobiju, ar sev tīkamu darbu, vai tas ir, kaut kāds deju kolektīvs, vai kors, vai kāda instrumenta spēle, vai māla pulsiņš. Vienalga, kas tikai dariet sev tīkamo darbu. Jā. Bet ļoti maz procents pasaulē dara darbu, kas viņam tiešām patīk, un par ko viņam vēl samaksā, un viņš no tā var iztikt. Un es vienmēr no rīta pamostos, es saku paldies liktenim par šo iespēju, un vislielākais gandarījums man ir tad, kad man kāds cilvēks pienāk klāt un saka, ka tu man esi uzlabojis dienu. Ka man bija tā, man bija šitā, un tad es ieslēdzu radio, tad es izdzirdēju, tad es pasmējos, un tad man palika vieglāk vai kā. Un vislielāko komplimentu man pateica viens puisis, kad viņš jau bija tāds pieaudzis, viņš teica, ka es biju maziņš, viņam 12 gadu vecumā izšķīrās vecāki un atstāja viņu vienu pašu. Viens vecāks aizgāja uz vienu pusi, otrs uz otru, viņi atstāja vienu pašu dzīvoklī. Tā mēdz notikt, un tā nedrīkst, bet tā mēdz notikt. Un viņš man pateica ļoti svarīgus vārdus, un es domāju, tā ir lielākā alga, tas lielākais apbalvojums. Man nav neviena apbalvojuma, man patiesībā arī viņš nemaz tā ļoti nevajag, bet šis apbalvojums man ir spožāks par jebkuru medāli, ko vien var iedot. Viņš teica, tu man daudzus gadus biji radio mamma. Es cēlos, slēdzu iekšā radio, un es iztēlojos, ka tu esi mana mamma. Un man tas, es godīgi sakot, vēl tagad nevar to mierīgi pateikt. Pirmkārt par to, ka tā liktenis var izdarīt ar cilvēku maziņu, ka tā var izdarīties. Un otrs ir tas, ka tu pat reizēm nenojaut, cik tu svarīgu lomu var nospēlēt kā cilvēku dzīvē. Paldies par sarunu. Jā, sanāca, ka es bišķiņ beigās palielījos, jā? Jā. Druši sanāca, tas tā.